Šodienas video mēs apskatīsim Podsket Option brokeri un pārbaudīsim, kā šis brokeris tiek regulēts. Pirms atverat kontu pie šī brokera, pārbaudiet šī video aprakstu, jo tur atradīsiet informāciju, ja mūsu viedoklis par šo brokeri mainīsies. Ja jums vēl nav konta pie šī brokera, tad, reģistrējoties no mūsu saites, jūs saņemsiet 50% depozīta bonusu un bezmaksas demo kontu. Podsket Option jau daudzus gadus regulē IFMRC. Tas ir privāts uzņēmums, kas regulē ieguldījumu platformas. Praksē daudz bināro iespēju brokeri piedāvā šo certifikātu, jo, lai saņemtu apstiprinājumu, jums ir tikai jāmaksā un jāiziet pamata pārbaude. Tāpēc Podsket Option nolēma neatjaunot šo licenci un iegūt MISA certifikātu, kas garantē lielāku drošību klientiem. MISA ir Malāvijas valsts licence. Jebkura valsts licence ir daudz labāka nekā privāta licence, jo tā uzliek brokeriem daudz vairāk pienākumu attiecībā uz klientu drošību. Šī licence ļoti aizsargā klientus, kuri ir no Malāvijas. Ja jūs nedzīvojat šajā reģionā, tad šis certifikāts jums ir tikai norāde, ka brokeris ir regulēts un atbilst visām drošības prasībām. Jebkuram regulētam brokerim ir jābūt izstrādāta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politika. Tāpēc Podsket Option gadījumā pirms naudas izņemšanas jums ir jāpārbauda jūsu identitāte un dzīvesvietas adrese. Lai to pārbaudītu, viss, kas jums jādara, ir jānosūta personas apliecības vai pases fototēls un jāapliecina sava adrese ar komunālo pakalpojumu rēķinu, kurā norādīta jūsu adrese. Lai apstiprinātu visu savu informāciju, vienmēr varat pieprasīt izrakstu no savas bankas. Neaizmirstiet iemaksāt un izņemt naudu tikai no konta, kas reģistrēts uz jūsu vārda. Ja jūs iemaksājat naudu, piemēram, no drauga konta, pastāv risks, ka jūsu konts tiks bloķēts. Es ceru, ka no šī videoklipa uzzinājāt visu nepieciešamo. Aprakstā jūs atradīsiet īpašu saiti uz brokeri, kas ļaus jums saņemt 50% bonusu jūsu depozītam un bezmaksas demo kontu. Ja jums patika šis video, tad lūdzu atstājiet kanāla abonementu, lai saņemtu jaunāko informāciju par jaunumiem ieguldījumu pasaulē. Paldies par skatīšanos!